Irāna pieprasīja no Donalda Trumpa publisku atvainošanos par tiešiem draudiem izrēķināties personīgi ar Irānas delegācijas pārstāvjiem. Vakar notikušās sarunas starp ASV un Irānu beidzās ar skaļu skandālu, kad Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps sāka personīgi zvanīt Irānas delegācijas pārstāvjiem un draudēt viņiem, ka viņi neatgriezīsies mājās, ja nepiekāpsies viņam. Lieta aizgāja tik tālu, ka Donalds Trumps paziņoja, ka iznīcinās Irānu par jebkuru cenu, ja irāņi neatbloķēs Ormuza šaurumu un neatskaitīs šo šaurumu personīgi Amerikas prezidentam. Pats Trumps vēlāk lielījās Fox News ēterā, ka jā, viņš tiešām to personīgi paziņojis Irānas sarunvedējiem. Ka tālāk citāts: aizveriet šaurumu un jums vairs nebūs valsts. Jūs pat nevarēsiet atgriezties savā nolādētajā valstī. Pēc tam Omens Rapo Irāņi nekavējoties paziņoja, ka šādu attieksmi nepieļaus un pieprasīja publisku atvainošanos. Taču ar to Trumps neapstājās un turpināja draudēt jau Irānas prezidentam, paziņojot, ka viņiem labāk uzmanīties ar saviem vārdiem. Atbildot, Irāņi sāka paziņot, ka Trumpa draudi jau sen vairs nestrādā, un viņam labāk nebūtu kaunoties ar šādiem draudiem. Un tikmēr pirms sākt sarunas, sarunu vedēji nonāca strupceļā savās pārunās. Abas puses tomēr paspēja paziņot, ka jautājumā par sankciju atcelšanu Irānas naftai viņi tomēr ir spējuši vienoties. Tāpat starp citu ir panācis progress arī Irānas aktīvu atbloķēšanas jautājumā. Mani sauc Aleksejs Pečijs. Aicināšu jūs kopā ar mani uzreiz pēc karstām pēdām izanalizēt pirmos rezultātus no pirmajām tiešajām sarunām starp Amerikas un Irānas delegācijām, kas tikko notika Šveicē. Un, protams, apspriedīsim arī diezgan dīvaino Amerikas prezidenta uzvedību. Tajā pašā laikā viņa viceprezidents tomēr mēģināja kaut kā uzsākt dialogu ar irāņiem, ievērojot to pašu 60 dienu savstarpējās sapratnes memorandu. Pirms mēs sākam, abonējiet kanālu, nospiediet patīk un atstājiet jebkādu savu komentāru zem šī raidījuma. Un abonējiet arī manu Telegram kanālu Pečijs News, saiti uz to šī video aprakstā. Tur mēs publicējam operatīvas ziņas, tiklīdz tās saņemam. Tātad pirmās tiešās sarunas starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Irānu gandrīz tika izjauktas, pat vēl nesākoties. Un kamēr ASV viceprezidents J.D. Vance kopā ar Stevu Vitkovu un Jaredu Kušneru mēģināja vest sarunas, ASV prezidents Trumps neizturēja, zaudēja savaldību un sāka zvanīt Irānas delegātiem ar draudiem. Es varu iedomāties, kā šīs sarunas noritēja, un tajā brīdī Trumps sāk izteikt draudus Irāņiem. Un Trumps paziņoja, ka ASV varētu pārņemt savā kontrolē Ormūzas šaurumu, ja neizdosies panākt vienošanos ar Irānu, un piedraudēja Irānas delegācijai, kas ved sarunas Šveicē. Turklāt Trumps sāka kļūt arvien agresīvāks. Kamēr Vance, Vitkovs un Kušners vadīja sarunas, Trumps piezvanīja televīzijas kanālam Fox News un tiešraidē paziņoja, citēju: iespējams, mēs pārņemsim Ormūzas šaurumu kontroli, ja tas būs nepieciešams. Ja viņi nepieņems darījumu, mēs iekasēsim maksu par caurbraukšanu. Nedaudz vēlāk tas pats Trumps piebilda, ka ASV var kļūt par Ormūzas šaurumu sargeņģeli, kā viņš izteicās, un sāk ne tikai iekasēt maksu par kuģu pārvietošanos caur Ormūzas šaurumu, bet arī, citēju, paņemt 20% no pārvadātās naftas sev. Tas ir tāds Trumpa atbildes variants Irānas plāniem iekasēt maksu par kuģu pārvietošanos caur Ormūzas šaurumu. Tajā pašā laikā sestdien Irānas militārā vadība paziņoja par šaurumu slēgšanu sakarā ar atsākušos kara darbību Libānā starp Hizbollahu un Izrēlu, ko irāņi nosauc par pirmo nosacījumu sarunām. Proti, karam Libānā ir jāpārtraucas un tad varēs sākt sarunas. Rezultātā Trumps paziņoja, ka pats personīgi ir teicis Irānas pārstāvjiem, citēju: aizveriet šaurumu un jums vairs nebūs valsts. Jūs pat nevarēsiet atgriezties savā nolādētajā valstī. Taču acīm redzot, ar to bija par maz. Un tad Trumps vēl uzbruka Irāņiem arī par Hizbollah kaujiniekiem Libānā, kuri faktiski pārkāpa pamieru ar Izrēlu un tādējādi izjauca memorandu starp ASV un Irānu. Tālāk vēl viens Trumpa citāts: Irānai nekavējoties jātur savi labi apmaksātie ielikteņi Libānā no problēmu radīšanas. Ja viņi to neizdarīs, mēs atkal dosim Irānai ļoti spēcīgu triecienu. Tāpat kā pagājušajā nedēļā, tikai vēl spēcīgāk. Turklāt Trumps aicināja Irānas prezidentu Masudu Paziškjānu būt uzmanīgam ar vārdiem pēc tam, kad viņš paziņoja, ka Irāna it kā nemaz negrasās atteikties no urāna bagātināšanas.
Un tūlīt pēc visa tā Irānas delegācija izteica protestu Amerikas Savienotajām valstīm un pameta tikšanās vietu Šveicē. Irāņi paziņoja, ka uzskata, ka Amerikas prezidenta uzvedība pārkāpj pirmo punktu ASV un Irānas savstarpējās sapratnes memorandā, saskaņā ar kuru puses apņemas atturēties no draudiem viena otrai. Tur tiešām tas bija paredzēts, bet Trumps atkal sāka draudēt. Rezultātā Irānas delegācija pameta sarunas, tiešām paņēma pauzi, apspriedās un, iznākot pie preses, pieprasīja no amerikāņu sarunu vedējiem, lai ASV prezidents Donalds Trumps atvainotos viņiem par draudiem. Nav zināms, vai Donalds Trumps atvainojās, bet sarunas tomēr turpinājās, jo tās šobrīd ir ļoti svarīgas Irānai. Tas tomēr ir jāatzīst. No otras puses, pauzes sarunās deva iespēju Irāņiem vēlreiz iemērt Donaldu Trumpu ar seju dubļos. Paskaidrošu, kāpēc. Galvenais Irānas sarunvedējs Mohameds Bagīrs Galibavs pēc apspriedes, pēc šīs pauzes sarunās iznāca un paziņoja, citēju, vai tiešām viņi nekad neaizdomājas par to, ka ja viņa draudi patiešām darbotos, viņi nenonāktu līdz tādai izmisībai? Mēs pilnīgi nopietni neuztveram amerikāņu draudus. Viņiem labāk rūpīgi izvēlēties vārdus. Mūsu bruņotie spēki ir gatavi dot viņiem atbildi citādā veidā. Lai cik daudz viņi runātu, tieši mēs rīkosimies. Interesanti, ka kamēr Trumps izteica šos draudus, zvanīja uz Fox News, deva tur atklātu interviju tiešraidē un stāstīja, kā viņš grasās ieņemt Irmutas šaurumu, tieši tajā laikā viņa viceprezidents J.D. Vance un viņa sūtņi Vitkos un Kušnevs, atrodoties Šveices Birgenštokā, paziņoja, ka ASV tomēr ir uzņēmušās saistības panākt pilnīgu reģionālo uguns pārtraukšanu. Un vēl J.D. Vance apgalvoja, ka Trumps lūdza viņu nodot Irāņiem, ka ASV ir gatavas būtiski pārveidot savas attiecības ar Irānu un kļūt gandrīz par labākajiem draugiem reģionā. Šajā kontekstā republikāņu senators Lindsey Grahams, kurš ir pazīstams kā stingras līnijas atbalstītājs attiecībā uz Irānu un arī pats Trumpa atbalstītājs, atkārtoja prezidenta Donalda Trumpa draudus pāriet kontroli pār Ormūza šaurumu, ja diplomātiskie centieni attiecībā uz Irāņiem cietīs neveiksmi. Taču Lindsey Grahams būtībā vēl vairāk pārspīlēja Donalda Trumpa vārdus, un tie jau izklausījās šādi. Tālāk citāts. Mēģināsim diplomātisku risinājumu. Es domāju, ka tas cietīs neveiksmi. Kas notiks tālāk? Es piekdienu pavadīju 4,5 stundas kopā ar prezidentu Trumpu. Lūk, ko es domāju, kas notiks tālāk. Ja šī vienošanās izgāzīsies, prezidents Trumps ar spēku pārņems Hormuza šauruma kontroli. Savienotās valstis kontrolēs Hormuza šaurumu. Mēs iekasēsim maksu no visiem, kas šķērso šaurumu, lai sektu operācijas izmaksas. Un mēs paplašināsim Ābrahama vienošanās 2026. kalendārajā gadā. Mēs panāksim, lai Saūdarābija pievienojas Ābrahama vienošanām, un tas būs lielākais pārmaiņu notikums tojos austrumos pēdējo 5000 gadu laikā. Un ja Irāna apstrīdēs Hormuza šauruma kontroli no Amerikas Savienoto valstu puses, mēs viņus iznīcināsim. Tātad visiem, kas klausās, ja šī diplomātiskie centieni izgāzīsies, prezidents Trumps pārņems Hormuza šaurumu. Mēs to kontrolēsim. Mēs mēģināsim panākt, lai Saūdarābija pievienojas Ābrahama vienošanām, lai izbeigtu arābu-izraēliešu konfliktu 2026. gadā. Un ja Irāna turpinās uzbrukt Izraēlai un Libānai, jaunā politika būs tāda, ka mēs dosim triecienu Irānai. Tātad Irānas pārstāvjiem, ja jūs klausaties, kad jūs izmantojat Hezbollah, lai uzbruktu Izraēlai, es domāju, ka jaunā politika būs tāda, ka mēs uzbruksim Irānai. Bet, neskatoties uz visām šīm publiskajām savstarpējām draudiem vienam otram, sarunas tomēr notika. Precīzāk sakot, pirmais posms, pirmais sarunu rauns tomēr notika. Zināms, ka viens no jautājumiem, kas tika apspriests sarunās, bija mehānismu konfliktu novēršanai Libānā un uguns pārtraukšanas režīma ievērošanas nodrošināšana, ņemot vērā sadursmes starp Hezbollah un Izraēlas karaspēku valsts dienvidos. Kā es jau stāstīju iepriekšējā raidījumā šajā YouTube kanālā, Izraēlas un Libānas pārstāvis, kā arī pat Hezbollas pārstāvis uz šīm sarunām neaicināja. Un faktiski pirmais sarunu rauns starp ASV un Irānu bija veltīts karam Libānā, taču šo karu risināja pilnīgi bez pašiem šī kara dalībniekiem. Turklāt tika apspriest arī nākotnes kodoldarījuma elementi, taču, kā norāda avoti, ļoti virspusēji, jo pagaidām tiek apspriesti citi jautājumi.
Tika izskatīts jautājums par kontroli pār Hormuza šaurumu, un, protams, tika apspriests arī sankciju un iesaldēto Irānas aktīvu jautājums. Un lūk, no vienas puses, Irānas plašsaziņas līdzekļi jau ir paziņojuši, ka puses ir pabeigušas pagaidu vienošanās projekta izstrādi par Irānas atbrīvošanu no ASV sankcijām attiecībā uz Irānas naftu un naftas produktiem. Hosseins Garbanzade, ekonomikas eksperts no Irānas delegācijas, paziņoja, ka jautājums par atbrīvošanu no sankcijām tuvākajā laikā tiks nodots īstenošanai. Īsumā vienojās par sankcijām, tagad atliek tikai palaist mehānismu un, kā to sauc, atjaunot licencēšanu Irānas naftas pārvadājumiem. Viņš apstiprināja, ka puses arī apsprieda Irānas aktīvu atsaldēšanu. Un tālāk. Interesanti, ka Garbanzade piebilda, ka citi savstarpējās saprašanās memoranda punkti starp ASV un Irānu netiks īstenoti. Līdz brīdim, kamēr netiks atrisināts jautājums par kara izbeigšanu Libānā, un līdz brīdim, kamēr Izraela neizvedīs savus karaspēkus no Libānas, ko Izraela negrasās darīt. Bet, kas attiecas uz sankciju atcelšanu, Irānas aktīvu atbrīvošanu, tad šeit, principā, var arī paciest karu Libānā, pievērt uz to acis, un šos punktus viņš saka, mēs varam īstenot. Pat ja Hizballah un Izraela apmainīsies ar triecieniem, bet vispārējais nekādā gadījumā. Un pagaidām amerikāņi tam piekrīt. No otras puses, Amerikas Savienoto Valstu enerģētikas ministrs Kris Reits. Ministrs sāka noniecināt piekāpšanās nozīmi un aicināja visus nepārvērtēt. Kā viņš izteicās, nepārvērtēt piekāpšanās apmēru. Atgādinot, ka Irāna tāpat gadiem ilgi ir apgājusi sankcijas, tāpēc to atcelšana faktiski neko nenozīmē. Tālāk Krisa Raita citāts. Irāņi ir pārdevuši naftu lielāko daļu pēdējo 47 gadu. Viss, ko viņi tagad iegūst, ir tikai iespēja atkal pārdot savu naftu. Tikai, kas tur liels vienkārši? Pelnīt miljardus dolāru pārdodot naftu. Tik vien. Tāds nieks. Atvainojiet, turpināšu citātu. Toties mēs viņam šajos 2 mēnešos pierādījām, ka varam pilnībā pārtraukt viņu naftas pārdošanu līdz pēdējai pilei, un tas ir svarīgs spiediensviras instruments. Tagad situācija atgriezīsies iepriekšējā stāvoklī, taču viņi neatgūs nevienu no saviem citiem līdzekļiem. Viņa paši iesaldētie aktīvi netiks atbuķēti, kamēr netiks panākts nozīmīgs un pierādāms progress kodola apspriedēs. Irāņiem vairs nav to ietekmes sviru sarunās, kādas viņiem vienmēr bija agrāk, kādas tieši Raits nolēma neskaidrot. Tagad tiek gaidīts, ka politiskā saruna daļa starp ASV un Irānu ar Kataras un Pakistānas starpniecību augstā līmenī tiks pabeigta šodien. J.D. Vents, Vitkovs un Kušners dosies atpakaļ uz Amerikas Savienotajām valstīm. Savukārt tehniskās grupas visticamāk paliks Šveicē, lai turpinātu sarunas. Protams, ja vien Donalds Trumps atkal neizteiks kādu dīvainu paziņojumu. Šeit es likšu daudz punkti. Draugi, rakstiet savu viedokli un secinājumus komentāros zem šī izlaiduma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, būšu jums par to pateicīgs. Visas saites un rekvizīti, kā to izdarīt, ir šī video aprakstā. Un vēl pastāstīšu jums, ka esmu izveidojis tieši jums slēgto kopienu Peči Insight, kur mēs kopā ar jums šaurā lokā apspriežam noteiktas tēmas, kas šeit YouTube netiek publicētas. Tur nav pašcenzūras, tur es ar jums konsultējos par tēmām, kuras mēs varam izvirzīt apspriešanai šajā YouTube kanālā. Un turpat es atbildu arī uz jūsu personīgiem jautājumiem. Tāpēc saitos slēgto kopienu ir šī video aprakstā. Noteikti apmeklējiet un abonējiet. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visu labu!